Viens. Tā. Es sēdēju viens, kopā ar mani vairs nebija neviens. Melnā pantera baigi lokanā, šī necet tevi no pirmā pēdējā. Melnā pantera baigi lokanā, šī necet tevi no pirmā pēdējā. Izceru laikam es ļoti par daudz, biju es aizmirsis pat kā mani sauc. Melnā pantera baigi lokanā, skaista tad ieradās tur, tādu tev tici man neredzēt nekur. Melnā pantera baigi lokanā, šī necet tevi no pirmā pēdējā. Melnā pantera baigi lokanā, šī necet tevi no pirmā pēdējā. Meitene gribēju emīlēt es, lai pēdot man visas manas meitenes. Melnā pantera baigi Parādāja čipendels kāds, a meiteni tam gribējās negantais tāds. Melnā pantera baigi lokanā, šī necet tevi no pirmā pēdējā. Melnā pantera baigi lokanā, šī necet tevi no pirmā pēdējā. Meiteni tas saķera bez pēda klāt, upus te svaidīja, ka tavu māt. Melnā pantera baigi lokanā, šī necet tevi no pirmā pēdējā. Melnā pantera baigi lokanā, šī necet tevi no pirmā pēdējā. Pelēcu kājās un teicu es tam. Ну что, Апостол Водяной? Я подписываю. Пописай. Melnā pantera baigi lokanā, šī necet tevi no pirmā pēdējā. Melnā pantera baigi lokanā, šī necet tevi no pirmā pēdējā. Čipendels miris, bet meitenes nav, acetumā uz nārām 3 gadus sežu jau. Melnā pantera baigi lokanā, šī necet tevi no pirmā pēdējā. Melnā pantera baigi lokanā, šī necet tevi no pirmā pēdējā. Labvakar visapkārt! Kaspars Baris ir šeit. Šis būs tāds reakcijas video uz 2 kanāliem, kuri stāstīja par plūdiem, vēju, pārautu elektrolīniju un sakaru padara Jelgavas novada Kalnciemā, pagasta Kalnciemā. Ir 31. jūlijas,
10:30 vakarā pēc Rīgas laika. Pirmais video būs par Grupmāju, otrs par pārējo Jelgavu. Es pateikšu, cik lielu vērtējumu došu. Nu ko? Noskatīsimies šo video. Aiziet. Tikai pacietību. Virs mums bija uzlikts tāds kā kupols. Tā par aizvadītajām 2 diennaktīm saka Jelgavas novada Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāji. Vēl vairāk par vētras sagāztajiem kokiem, aplūdušajiem pagalmiem un ielām Kalnciemā situāciju sarežģījusi dzīve bez elektrības, mobilajiem sakariem un interneta. Turklāt pagastā ir pansionāts un sociālo pakalpojumu centrs ar grupu dzīvokļiem, kuru klienti jānodrošina ar ēdināšanu. Uz Kalnciemu devās RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Šī ir iela gar upi, apgaisma. Nu tas gan ir bēdīgi, teikšu godīgi. Ļoti bēdīga situācija. Svētdien 28. jūlijā 10:30 vakarā pazuda elektrība, pārauti mobilie sakari un internets, bet nu labi. Tikai pacietību. Staps, nu pat nesen svaigs uzlikts, ir nogāzies, kabeļi, ielas ir aplūdušas un šis ir ceļš, par kuru mēs braucām. Uz tām privātmājām? Jā. Varēs redzēt, viss ir pilns, šeit ir grāvis, tas grāvis ir pārāk, jau pilns, te vairs nekas no grāvi nav, tā jau upe veidojas, var teikt. Šāda aina Jelgavas novada Kalnciema pagasta. Vētras rādītās sekas vēl joprojām ir, es piekrītu. Bet es gribēju pajautāt žurnālistei Sandrai Leitānei no Zemgales reģionālās televīzijas. Kāpēc nav iekļauts pilns saraksts pa mani, kurā es pieminēju Tomu Brici? Tā pavērsies pirmdien. Šodien pagasta centrā par vētru liecina viens zaru kaudzītas daudzdzīvokļu nama pagalmos un motorzāģu Rūkoņu upes ielā, kur vīri zāģē vētras nogāstos kokus. Un es domāju, ka vēl kādu nedēļu cīnīsimies ar tām postījumu sekām, bet liela daļa tiešām ir izdarīta. Un jāsaka, tiešām liels paldies ir visiem brīvprātīgajiem, jo mēs ķērām katru, ko manījām uz ielas, un arī pat bez jautājumiem viņi nāca palīgā. Apbraucām visu pagastu teritoriju, devāmies pie uzņēmējiem, jo bija nepieciešami motorzāģi, jo tie visi pieejamie resursi, un, protams, ka viņi nebija pietiekami. Neviens nebija gatavs tik lielai vētrai šeit. Pagastu pārvaldniece RTV stāsta, ka jau tā sarežģīto situāciju vēl grūtāk padarīja mobilo sakaru un internetu neesamību. Varētu teikt, 2 diennaktis gandrīz mēs dzīvojam bez sakariem, bez elektrības, sadales tīklu mēs nevarējām sazvanīt. 112 arī bija traucējumi, kur mēs arī pēc palīdzības vērsām. Pagaid! 112? Nu jā, ir traucēta 112 darbība. Labi, ka es nezvanīju uz 112, jo planšete man vienkārši neļauj. Bet nu labi. Bet tur arī nekādi nevarējām sazvanīt.
bija situācija diezgan kritiska. Viss notika uz vietas, apbraukājot, apsekojot, apziņojot, uz vietas ar iedzīvotājiem runājot, stāstot, jo mēs bijām pilnīgi, es teiktu, atrauti, izolēti, atrauti no realitātes, uzlikti ar kupolu un viss, un tu nekādi nevari sazināties ar nevienu. Tā kā sūkņu stacija nestrādāja un pagasts atrodas polderu zonā, visi lauku celiņi bija pārplūduši. Vēl šodien uz kāda pārauda ceļa posma redzams ūdenskritums. Šeit satiekam arī no Cēsiem atbraukšos mēža īpašniekus. Pagaidi, no Cēsīm. Nu, vai tad es neesmu braucis garām Cēsīm? No Spāras internāta pamatskolas. Uz Valmieras drāmas teātri skatīties izrādi un atpakaļ, kad man bija 19, 20 gadi. Nu, tu nevari nepiekrist, bet, ejam tālāk. Mēģinām apskatīties, kas ir noticis. Un kā tad izskatās? Diezgan bēdīgi. Būs jātais malka, jeb derēs kaut kam Nederēs, es domāju, būs tikai malka un šķelda. Visbūtiskāk elektrības trūkumu izjutuši pansionātu un sociālo pakalpojumu centru iemītnieki. Vakar pēcpusdienā elektrības padevu pagastā atjaunot, pēc sociālo pakalpojumu centrā Laipa vēl joprojām jāiztiek bez lifta. Pagaidi! Mēs jau 3 diennaktis cīnījāmies bez lifta, kādas 2 diennaktis. Sandra, kas tev galvā notiek? Svētdienas vakarpusē jau sāka parādīties uzraksti, ka tur kaut kas nav ar elektrību kārtībā. Viņš tika atslēgts, lai nenodedzinātu tās plates un visu pārējo. Pagaidi, kādas plates? Par kādām platēm tu Gita Boss runā? Ja tu runā par vinila platēm, tad man nav pretenziju. Bet, iztiksim bez strīdiem. Tiecīgi lifts mums joprojām nestrādā. Gaidām brigādi, kad atbrauks un konstatēs, kas par vainu. Pakalpojumu centram Laipa pirmdien bija paredzēts 4 gadu jubilejas svinības, bet tā vietā visi grupu dzīvokļu 15 iemītnieki sēdējuši tumsā. Jāpiebilst, ka šī centra iemītniekiem jebkuras pārmaiņas rada paaugstinātu stresu un bailes, kas joprojām vēl nekur nav zudušas. Pagaidi! Es esmu stacija. Es izstāstīšu tādu situāciju vakar. Ap 9 un 11 kaut kas starp tiem laikiem man Klinta Kihilko ierakstīja tāds, ka viss blokstiņš ir sakants. Bet par to mēs tagad nerunāsim. Ejam tālāk. Un tagad ir viss kārtībā? Jā, bet uztraukums ir. Joprojām? Jā. Kāpēc tu joprojām satraucies? Stress vairāk nekā drošība. Šodien centra klientiem būšot arī īstas vakariņas. Ēdināšana problēmas sagādājusi gan pansionātā, gan sociālo pakalpojumu centrā. Mums ir elektriskās plītis, attiecīgi elektriskie teikanas. Attiecīgi mēs bijām bez iespējām uzsildīt ūdeni, bez iespējas kaut kādā veidā dabūt siltumu, lai pagatavotu kaut vai tos pašus roltonus. Ja. Pirmajā vētras dienā Laipas iemītnieki gatavojuši augsto zupu. Arī darbinieki no mājām atnesuši klēdam. Vēlāk pansionātā, kur esot gāzes plītis, pieslēgts ģenerators un ēdiens gatavots tur. Viens sagādāt degvielu ģeneratoram arī bijis problemātiski. Centra vadītāji norāda, ka nākotnē būtu jādomā par ģeneratoru un gāzes plīts ar balonu iegādi, kā arī par rācijām. Lai šādos gadījumos... Pagaid, rācijām! Kas jūs esat? Policisti vai? Policistis nevar saprast. Jumos varētu sazināties ar klientu tuviniekiem un nepieciešamajām iestādēm. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.
Nu, velns vai damn it! Viss, ko piemina vētras, radītie postījumi, gāzes plītis, plates, elektrība, dienesta rācijas. Tāda sajūta, it kā darbinieki būtu policisti formas tērpos. Es nezinu, ko lai pasaka. Un nobeigumā atradīšu vienu ziņas sižetu, kurā arī ir pieminēta Jelgava. Tas ir nobeigumā, taču spēles atsāksies neātrāk kā 2. augustā pēc Rīgas laika. Mieru, tikai mieru. Es RTV video dodu 8. 8 no 10. Kāpēc 8? Tāpēc, ka tu pieminētas rācijas, plates, kuras nedrīkstēja pieminēt. Tas taču nav normāli, vai ne? Labi. Skatāmies nākamo sižetu. Šis video būs pieejams arī interneta arhīvā. Skatāmies. Es ceru, ka tagad varēs. Es pastāstīšu, ko es piefiksēju un ko ne, kādas ir kļūdas, kuras nedrīkstēja pieļaut un tā tālāk. Un pēc tam pateikšu vērtējumu no 1 līdz 10. Skatāmies. Mieru, tikai mieru. Jo man dators ir lēns. Viņš vienkārši bremzē. Atgriezīšos pēc pāris minūtēm. Piedodiet, man nejauši uzspiedās pauze. Tāpēc skatos Otrās dienas rīts pēc lietus un vētras Jelgavā. Strādā pa ielām kursē avārijas dienestu un sadales tīkla. Ielas norobežotas. Apskatīt radīto postu šodien ieradās arī valsts prezidents. Ceļš no centra līdz nesen renovēta ģimnāzija kāja līdz potītēm. Skolas pagrabstāvs grimst ūdenī, arī mācību klasēs ir ūdens. Ļoti cietusi, tur šobrīd nevaru pateikt, kāpēc pagrabs ir noslīdis. Pirms dažiem gadiem skola pilnībā izremontēta, tagad atkal nāksies remontēt. Tas, ka skola ir pilnībā renovēta, to es apsveicu. Bet žēl, ka Jelgavniekiem 10 stundas jāgrimst signalizācijā, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru. Bet nu labi.
Kumam atlicis mēnesis. Mēs tā ceram, ka līdz 1. septembrim iespējas kabineti domājam, ka būs, bet saimniecības telpas, jo tās ir zemāk, diez vai varēsim izžāvēt. Dienas daļa pilsētas iedzīvotāji dzīvo bez elektrības, karstā ūdens, vērtāboti auto un īpašumi. Iedzīvotāji ļoti vērsies uz palīdzības, bet kase. Pagaid, kase tukša? Kas tas jums vairs ir tā kā kāds bankrots vai? Tos nevar saprast. Tāda situācija valstī, ka Jūs atsakāt? pašvaldībām nav naudas, mēs pieņemam, komplektējam, veidojam, un tad griezīsimies, protams, kad vai nu varamā, vai nu viedajā ministrijā, vai arī pārējās institūcijās par to, kad arī jāšanās par šo ļoti nepieciešamu naudu. Pirmdien jau pagastā un arī šodien šeit ir vairākas tādas mājas, kas ir aplūdz un iedzīvotāji no savām dzīves vietām ārā. Valdība viņiem piegājusi pārtikas, pārnamo ūdeni, medikamentus. Vairāk jau uztrauc tas ūdens līmenis, jo krītas it kā, bet viņš nekrītas tik strauji kā prastāji, kas dzīvo tālāk pie purva, kā viņi vēlētos. Protams, braucam pie viņiem. Labi, ka viņiem ir ģenerators, ar to es apsveicu. Kopā pagastā dzīvo ap 1800 cilvēku. Cietušas arī daudz dzīvokļu mājas, no pagrabiem sūknē ārā ūdeni. Jā, ūdens stāv. Dzīvoklī kā? Dzīvokli normāli, nekas nav tā trakums tautas. Pagrabā glabājāt arī kaut ko, ir kas gājis bojā? Jā, kartupeļi stāv. Burciņas stāv. Cieta vietējais veikals, kur nedarbojās kases, sabojājās produkti. Kalnciemā tikai vakar atsāka pieslēgt elektrību. Nebija arī interneta un sakaru. 112 brīžiem neizdevās sazvanīt. Pilnīgi mēs bijām izolēti no ārpasaules, bez sakariem, bez interneta. Elektrība mums nebija 2 dienas, es teiktu, vismaz. Pagaidi, 2 dienas? Tas ir 3 diennaktis, vecīt. 3 diennaktis. Nē, es lasījis manu domājienu. Come on, 2 diennaktis, johai, damn it. Sakari bija traucēti, arī degviela tuvākajā uzpildes stacijā dīzels nebija pieejams, un cik nu varējām, cik mums bija degvielas, cik mēs vēl varējām aizbraukt iegādāties. Pēc vizītes valsts prezidents teica, ka viņa prāt pašvaldības dara visu iespējamo, lai cīnītos ar postažu. Pašvaldības un iedzīvotāji daudz uzsvēra bēdas ar apdrošinātājiem, kas pieteikumus arī atsaka. Mēs daudz runājam par to, ka vajag vairāk apdrošināt gan īpašumus, gan lauksaimnieku attiecīgi sējums, un tagad, kad tas varbūt pat ir izdarīts, tagad mēs atkal meklējam atrunas. Tā kā tas no manas puses ir sveiciens apdrošinātājiem. Es tiešām sagaidu atbildīgu rīcību, nevis atrunāšanos, lai tiešām cilvēkiem pēc tam nav jāstaigā pa tiesām gadiem, mēģinot pierādīt to, kas ir acīm redzams. Posta sakopšana aizņems vēl aptuveni nedēļu. Vita Anstrate, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Es atvainos, ka nebija ilgstošas vietas, video vienkārši bija... Otrās dienas rīts pēc lietus un vētras Jelgavā. Strādā Damn it. Es šim video dodu 9. Kāpēc tam, ja tu pievienots kļūdains vārds 9, kādas 9, 2 diennaktis, kāda jēga vispār dot 10. Šis video nonāks interneta arhīvā un YouTubē. Tas arī šoreiz viss atā.